Viņi saka, mēs 4 esam spēlētāji. Tie tas mums. Ok, labi, es 4, tur visam bija fotografi, treneri, fizioterapeiti. Tagad mēs saprotam. Mēs pa to laiku, lai tik līdz turieniem, mēs tik daudz kopā apēdām to pudu saules, kad es esmu pārliecināts par 100%, kad būtu noticis tas Agnim Miezim vai Lasmanis, viņš tādās varbūt turpinās spēlēt. Negribās jau tā, kad mēs aizējam no 3-3 un kad tas sporta veids nomirst. Gribās tā, lai viņš turpina attīstīties. Diemžēl mums ir šādi piemēri citos sporta veidos bijuši. Negribās, tiešām negribās, lai viņš attīstās un lai viņš iet uz augšu, lai nav... Piedalījies turnīrā ar nosaukumu Cīņa par Spaini. Cīņa par Spaini, jā. Tu esi apmierināts ar savām gaitām 5-5 basītī? Drošākajam kazino Latvijā PAFBET LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un zibi izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PAFBET LV. Sveiciens PAFBET šūteraundā. Pagājušo reizi mēs runājām ar vienu no Latvijas 3x3 basketbola leģendām Agni Čavaru. Arī šodien pie galda ir leģenda 3x3 basketbolā. Spēlētājs, kurš arī bija klāt aizvadītajā vasarā Parīzes olimpiskajās spēlēs, palīdzot mūsu 3x3 izlasē, bet savas olimpiskās spēles viņš aizvadīja vēl pirms 3 gadiem Tokijā, kur bija viens no varoņiem, kas atnesa Latvijai zeltu, Edgars Krūmiņš. Čau, Edgar. Sveiki. Nesen runājām ar Agni, viņam ir iesauka Fāters. Kāda ir tava iesauka? Man tur visādas ir Krūms, Pūpis, Ufķis, Eģiņš, viss kaut kādas ir. Pašam, kur vislabāk? Es tur baigi neiecklējos. Galvenais, ka zinu, kurā brīdī atsaukties. Jā. Parīzē jūs abi ar Agni tādu Fāteru lomu pildījāt, tā var teikt? Mēs pa lielam visu sezonas garumā pildam to Fāteru lomu, un tad, kā jau mēs smējamies, tad Agnim auģu dēls ir Nauris, un man auģu dēls ir Kārlis. Bet jaunie, kā? Jaunie nav īpaši jāpieskat? Jaunie, viņi zem kontās. Mēs vēl neesam ar viņiem tā baigi izbaudījuši to kopā. Tik, cik bijām nometnēs, un tad arī pašā Francijā. Francijā mums nesanāca kopā ar viņiem dzīvot, un mēs dzīvojam atsevišķi. Agnis jau noteikti stāstīja to. Bet nometnē mēs tur dzīvojam visus kopā, tur jau viens otru pieskatījām. Kā tavuprāt būtu jāvērtē šī 4. vieta Olimpiskajās spēlēs? Jo skaidrs, ka tas gaidas auga līdz ar katru spēli, jo bija uzvaras, beigās 2 sāpīgi zaudējumi. Jā, sākumā, protams, ka bija tā, ka rūgtums sajūta, jo, kā jau visi redzēja to grupas spēles, mēs visi svinējām. Protams, ka mēs būsim godīgi, ne tikai mēs ar Agni, arī paši spēlētāji un arī paši skatītāji, gaidīja jau tās medaļas. Bet tagad jau, zin kā, viss ir noramies un, būsim godīgi, mums reāli par to 4. vietu arī jāpriecājās, jo, mēs esam pasaulē 4. vietā un arī, daudz stipras valsts netika uz to olimpiādu. Tā kā es teikšu, ar plusuzīmi. Protams, kad gribējās tās medaļas un nenolieksim, ka gribējās tās medaļas, bet, es teikšu to, ka, tā diena, ir sportistiem tā diena, kad, tā nav viņa diena. Bēdīgi, teiksim, stulbi sanās tas, kad tā izšķirošā diena nebija mūsējā. Kā ir, tā ir, Nebūtu kāda cita diena būtu mūsējā iepriekšējā, varbūt tas būtu beidzies labāk. Es saku, kad... Protams, nevar tā teikt, bet man jau gribējās, lai pret ASV, kad viņi spēlē pret vietē, ka neizlien, lai tāds pirmais jau tāds, iedotu pakausīti to, ka, vecīši jāsāk spēlēt no pašas pirmās minūtes. Bet, labi, es nepārmetīšu ne par vienu epizodu, jo, tiešām Džeki cīnījās, jo, tā ir olimpiāda un jebkurš jau grib vinnēt. Nav tā, ka, zin kā, piemēram, Challenger vai pasaules tūris, kad, šito nedēļu es bišķi paņemšu pauzīt, nākošo turnīru spēlēšu labi. Tā nav, bet vienkārši tie turnīri ir tik daudz, ka, cities ir tā, ka tas bezspēks ir. Bezspēks, un tad, labi, šitā palaidīšu garām. Ja gadījumā neizvilksim, tad uz nākošo turnīru es taču saņemšos. Bet te ir nākošais turnīrs pēc 4 gadi. Klam, tu tur biji klāt visu laiku, bet cik reāls kandidāts tu pats biji šogad? Jo Agnis teica, ka viņš jau laicīgi pateica, ka viņš nekandidēs tur visādi iemeslu dēļ, kā bija ar tevi. Ar maniem bija tā, ka es pēc pagājušā gada gribēju beigti, bet tad man treneris uzrunāja, jo mums ir tā pieredzīta visvairāk tiem 4. Šī 3x3 jomā, tad es piekritu un
Trenējos, nevienu treniņu neizlaidu, turēju sevi sportiskajā formā, ja gadījumā, nezinu, kāds satraumējies vēl kaut kas, un tad pirmais tāds bļāviens bija tenī Hongkongā. Kad satraumējās Kārlis, tad it kā treneris gribēja mani likt, tāpēc, ka es vairāk to iepriekšējā sezonā Ķīnā ar to bumbu darbojos, bet man bija tā, ka es nevisai labi jutos, un man bija tur tie karstumi vispārējais, un man pie tām slodzītēm tenīs treniņos bija tā kā, treneris Feikners mums katru treniņu sēžu planštīti un siksniņu, un monitorē. Vairākas reizes bija tā, ka sirds pārstienu, tad neriskējām, sazvanījāmies ar doktoru Kaupi, neriskējām un spēlēja Agnes. Tas ir kaut kas tāds, kas tev jau tā kā ilgi valkās līdzi, vai? Nē, tas tagad tikai izmetās, bet tagad viss normāli. Tagad ir viss normāli, trenējos, darbojos, un reku arī būs vēl ar Kandavas komandu jāizbrauc uz 4 turnīriņiem vismaz. Tālāk jau redzēs. Tu līdz tām olimpiskajām spēlēm arī diezgan aktīvi piedalījies. Tev bija 6 turnīri līdz olimpiskajām spēlēm. Jā, es gan ar jauniešiem uzspēlēju, gan Francijā uzspēlējām. Mēs ar veco sastāvu nesanācu uzspēlēt, bet treneris tur preparēja mūs. Starp citu, Agnes tieši teica, ka viņa prāt, kā viņš redz to 3-3 attīstību, ka nebūtu šādas komandu to sastāvu izmaiņas tik bieži, un ka viens tas četrnieks arī mauktu visu laiku kopā. Es pilnībā Agnim piekritīšu laikam, jā, kad visu laiku mainās, tev vajag atrast tenīs spēlēs, ir ceļš tāds, kur labi pretinieki ir pretī. Es arī uzskatu, ka vajadzētu spēlēt pēc iespējas vairāk kopā tam četrniekam, ko mēs bīdam, un vienkārši, lai saprastu, plus mīnus izjustu viens otru, kas ko var, kas ko nevar, kā labāk spēlēt aizsardzībā, kā labāk spēlēt ar to sastāvu uzbrukumā, bet, kā ir, tā ir. Klau, bet kāds tagad ir tavs status? Tu esi tā kā 100% aizvien 3-3 basītī? Es trenējos, un tad pat cik mums, sezonas sākumā bija lieka Kandavas komandā daļa tiem reitingu punktiem, lai Kandavas komanda būtu augstāka, lai viņam būtu vieglāk tos turnīrus dabūt. Un tagad, jā, Gludīts gribēja paņemt pauzīti, bet pat cik Gludīts noslēdzis ir līgumu, Apsītim līgums ir ar Ogri, un pat cik es esmu Kandavas komandā, tad man, Džeki ir jāparučī, un tad būs vēl jāizbrauc ar tiem dažiem turnīriem. Tālāk jau skatīsies. Jā. Es skatījos tavā FIBAS 3 profilā, augusta 2. pusē piedalījies turnīrā ar nosaukumu Cīņa par Spaini. Cīņa par Spaini, jā. Dobelē? Jā, kas tā, tas nebija tāda līmeņa turnīrs, kā tu esi ierasts spēlēt. Tas nebija tāds līmeņa turnīrs, jā, un man bija ar tā, ka mums tāds, man labs draugs no bērnības, ka mēs kopā spēlējam Juris Brūvers, noteikti, zinu, tiesnesis, un viņam tā, kad arī tur, viņam brālis spēlē, viņam tā kā, viņš bišķi tā kā satraumējās, viņi palika rietā, viņi zvanīja man, prasīja, viņš tikai zina to, ka tu negribēji spēlēt, bet varbūt es tev uzjautāšu, man lika brālis, lai uzjautāju. Vai tu negribi, šovakar pakustēties? Es saku, kas pa kustēšanos? Viņš ir, tu turnīrs ir. Un man tieši tā, kad es jau, pat cik man tie gadi ir, un man ir jākustās. Es nevaru tā, ka tā kā agrāk bija jaunībā, nezinu, tur nedēļu netrenējies, aizbraucu uz turnīru un viss kārtībā labi jūties. Tad es tieši no rīta biju aizgājis uz Svaraņiem un vakarā domāju, ka varētu uzspēlēt arī, jā. Tad uzspēlēju. Kā bija spēlēt tādā turnīrā? Bija interesanti. Man bija komandā visi jaunieši, bet jauniešiem cepar nost un viņi arī paši prasīja, klausīja visu, ko es daru, un arī pa brīnumu mums viss arī sanāca. Ko mēs tur gribējām uzspēlēt, to mēs uzspēlējām, un arī tās īsās tās viltībiņas viss izdevās. Šādā reizē tev ir jāsaskaņo ar treneru Feldmanu, tas, ka tu es trenerim uzprasīju. Trenerim uzprasīju to, ka trenerim vairs drīkst uzspēlēt, un trenerim jau nekad nav pretī, ja tūmā nav nekāda svarīga turnīra. Laikā, kad šis raidījums ir gaisā un to cilvēks skatās, tad tu jau piedalies turnīrā Taivānā kopā ar Kandavas komandu, un tad būtībā tu tajā četrniekā, kas piedalījās Eiropas kausā, nomaina Apsīti. Jā. Gludīt nomaina Mārtiņš Krūmiņš. Un Gludīt, jā, nomaina Mārtiņš Krūmiņš. Tu skaties, kā viņam gāja Eiropas kausā? Protams, es visām sacensībām sakoju līdzi, gan Kandavas komandai, gan mūsu Eiropas kausa. Jauniem, starp citu, arī? Visiem arī jauniem Ārabas komandai sakoju visiem līdzi, jo es nezinu, mums ir tāds, ka kopējs čatiņš, un tad vienmēr pirms spēles, tikko spēli iemetat.
Šis sports veids ir tā, ka viņš baigi daudz laika neaizņem. Tur kaut kā brauc pusdienās, brauc pie stūres, nostājies malā, tur 15-20 minūtes nostājies, un tev var visas lietas tālāk darīt. Tev nav 2 stundas jāpavada piekrāna. Jā, tas gan. Tas, man liekas, tas simpātiskais, kas ievelk tajā sporta veidā, ka viss ir ātri, dinamiski un iet uz priekšu. Bet kas tavuprāt par to Eiropas kausu runājot, kas viņiem pietrūk, lai nebeigtos viss pēc 2 spēlēm? Viss jau bija labi, bet prasītos, man arī prasījās arī tajā olimpiādē, prasītos emocijas, laukumā emocijas. Tā, kad viens otru uzmundrina, izcīnām bumbu, tur pieskrienam, uzšaujam, iedodam 5, pavalkam, ja kaut kas nesanāk, malā arī, viens otru uzmundrinam. Lai nav tā, ka, nesanāca. Tāds kaut kāds emocionālais līderis pietrūk. Es pateiktu, ka pietrūka emocionālais līderis. Tā ir. Nespēlē jau viņi sūdīgi. Jā, bet tā ir savā ziņā tā loma, ko tu pildīji arī tajā olimpiskajā zelta četrniekā, vai ne? Tā jau viss saka, ka man jau grūti no malas redzēt. Lai gan no otras puses, man liekas, ka visi jūs tur esat tāds, var pateikt un iedot iekšā. Tieši tā, ja viens tur nevar, tad otrs pasaka. Kaut kā tā. Jā, tad es skatos FIBAS lapā, tev ir tagad 4 turnīri vēl uz priekšu salikti. Šajā brīdī, kad mēs ierakstām, tad tu saki, ka varbūt vēl vairāk. Jā. 11 vai 13 turnīri, ja tas piepildās 4 vai 6 vēl turnīri šajā sezonā, tas ir daudz vai maz? Kopumā sezonā. Priekš kādās komandas? Priekš tevis. Vispār, jā. Priekš manis, es domāju, ka nē, jo ir bijuši daudz vairāk, un pagājušais gads vispār bija traks ar to lidināšanos un spēlēšanu. Jo tagad jau tie FIBAS turnīri arī ir daudz vairāk nekā mēs spēlējam ar savu zelta sastāvu. Tagad ir, šogad, ja es nemaldos, ir 17 pasaules tūris plus superfināls. Un uz katru pasaules tūri vismaz ir challengers 1 vai 2. Ir, lai izspēlētu uz to pasaules tūri, jā. Tā kā nenormāli daudz turnīri. Neskaitot vēl, labi, šogad bija olimpiāde, tad parasti ir vēl Eiropas kauss un pasaules kauss. Tā kā turnīri ir nenormāli daudz. Tas nozīmē, ka tu redzi to, ka tas sporta veids tā ir tāda loģiska, teiksim, attīstība, ka tie daudzie turnīri ir tāpēc, lai šis sporta veids vēl vairāk iegūtu savu kaut kādu statusu un popularitāti un to, lai tas kļūtu vēl par lielāku notikumu tur, kur tie notiek? Es domāju, ka jā. Es domāju, ka noteikti, jo tas daudzums, tās daudzās pasaules tūras atkal dod iespēju tām komandām, kas tikko ir jaunas uzsākuši. Jo, kad mēs bijām, tur bija baigi grūti iesprāgties iekšā. Mums ļoti paveicās, tāpēc, kad mēs labi startējām. Mums deva tos challengerus, un mēs izcīnījām tās pasaules tūras. Tām pārējām komandām, kas slikti startē, tad grūtāk ir, piemēram, pagājušajā gadā arī Kandavas komandai bija, ja nemaldos, 2 turnīri. Šogad viņam jau cik jau turnīri, jau daudz, un plus vēl 4 ir, un iespējams, ka būs vēl. Un viņi uzreiz rentīgā ceļās augšā, un nākošais gads būs vēl vieglāk dabūt tās visas tās ceļazīmes. Klau, es prasīju Agnim arī par tevi. Vai viņš zina kādu gados vēl vecāku spēlētāju tajā pasaules tūrē, vai vispār tieši challengeros? Kā tu esi papētījis, tu zini? Ir. Es jau skaties. Agnes Gāls pats viņu pazīst. Speciāli noteikti neteicu, lai paņirgātās par mani. Steve's Sers. Līdz, ka viņam ir 40. Kur viņš spēlē teikt Mongolijas komandā. Viņš kanādietis ir. Tā kā Agni. Nepārprotams, tev nesūt pensijā, jā, bet droši vien būtu muļķīgi nepajautāt, cik ilgi tu vēl plāno spēlēt. Es saku, es jau pagājušajā gadā gribēju, bet kaut kā nesanāk. Tad bija tas Ķīnas piedāvājums. Tad šogad, treneris uzrunāja mani, vai nevar palīdzēt pēc iespējas labāk čekus sagatavot. Protams, ka es nekad neatteikšu, jo negribās jau tā, kad mēs aizējam no 3-3 un ka tas sporta veids nomirst. Gribās tā, lai viņš turpina attīstīties. Diemžēl mums ir šādi piemēri citos sporta veidos bijuši. Tiešām negribās, lai viņš attīstās un lai viņš iet uz augšu, lai nav tā, ka runā to, ka haļavšiki izcīnīja un tagad vairs nav rezultāti. Negribās tā. Ļoti gribēs arī šī olimpiādā, lai ir tās medaļas, bet es uzskatu to, ka 4. vieta tas nav tas sudīgākais rādītājs. Jā. Klau, Losandželosā tu esi kādreiz bijis? Losandželosā neesmu vēl bijis. Varbūt klausies 4 gadi Olimpiskās spēles Losandželosā. Tev būs jau
40 plus. 40 plus. varbūt jauna rekordi. Lai cik tas smieklīgi nebūtu. Man viens zvans te bija arī no Jelgavniekiem. Čau, kā iet, ko es šodien domāju darīt? Negribu uzspēlēt 40 plus. Es vēl to viņam pārmetu. Viņam man nav 40, man šogad 39 būs. Bet ir nolikums to, ka no 39 var sākt spēlēt. Un es šis atķeru kalvu. Un tiešām es tik vecs jau esmu. Jā, nu labi, tad paliekam bez atbildes, jā, par Los Angeles. Jā. Ja vajadzēs palīdzēt kaut kādu iedot plecu vai nezinu, treņos, ja vēl būšu spējīgs, protams, ar atvērtām rokām, bet... Nu jā. Labi, ievelkam elku, padzamies ūdeni un tad pagramdēsimies nedaudz atmiņās par tavām gaitām basītī. Pēc Tokijas olimpiskajām spēlēm tu teici, ka tas, kā jūs izcīnījāt olimpisko zeltu, ir nereāls stāsts. Nu, pastāstīji tādā retrospektīvā, kas ir tas nereālais par to jūsu ceļu līdz tam olimpiskajam zeltam, tam olimpisko čempionu statusam. Kur ir tie pieturas punkti, ko tu teiktu, kad ir tādi, bāc, kā mēs tam tikām pāri? Virspusē pastāstīšu, negribās tev izcelt augšā, bet viens no faktoriem bija tas, ka tajos grūtajos brīžos mēs palikām kā komanda, mēs bijām visi kopā un neļāvām, lai mūs izšķir, pa viens pa otru pastāvējām. Un es pat teiktu, varbūt arī bija arī labi, tas, kad mēģināja mūs, tā kā, nezinu, izjaukt tur uz spieķos, mēs tiekšā tos sprungulīšus, un tas tā kā mūs vairāk vēl saliedēja un pataisīja pa kodolu. Kaut kā tā, Tie, kas zina, tie sapratīs. Man liekas, ka kaut kur jau bija arī tas mēdījos pēc tajā laikā vai pēc tam izskanējis, ka jums tur mēģināja. Jā, necelsim to gaisā. Katrā ziņā viss labi, kas labi beidzās, bet es, jā. Kopā tas, es teikšu, sešnieks, vairāk, protams, arī B sastāvs. B sastāvs arī pelnījis uzslavas, jo viņi mums ļoti palīdzēja tajā Covid laikā. Pasauc, kas bija tie B sastāvs? Mārtiņš Štembergs, Pāže, Ginters un Seņkāns. Jo reāli viņi tikko... vēl Artūrs Stelnieks, to tu skaiti pie savējiem, pie jums, jā. Un plus vēl daudz Feikners arī. Visus var uzslavēt arī Oskars Urbanovičs un tā. Un, tas, kad B sastāvam reāli, kad tas bija tas Covid laiks, viņam turnīri nav, viņi visi strādā, viņi uz katru treniņu no rīta viņi bija 6:45, un mums ar citu nebija ko spaningot. Vai paliekam mēs 2-2, vai viņi nāk, un viņi mums tiešām palīdzē, tā kā viņam arī visiem sveiciens ir, un paldies viņam par to, jo viņi ir daļa no tā gabaliņa zelta, ko mums izcīnījām. Klausies, atklāšu tagad nedaudz aizkulis mūsu skatītājiem, klausītājiem, jo tu esi otrais 3-3 basketbolists pēc kārtas šūtraundā, un otro reizi viesis atnāk ātrāk nekā vadītājs uz raidījumu. Vai tas ir saistīts ar to, ka tev tik agri no rīta ir treniņi? Jā, man bija tik ātri treniņi. Mēs zvanīju iepriekš un teicu, man nevaram pārlikt ātrāk, jo mums ir 6:45 ir no rīta arī tas treniņš. Un, kā to šo sadzīvo? Tev tas rada problēmas? Pirmais gads bija kā bija, jo es esmu no Jelgavas, kad tur 5:30 tas modinātais skan. No sākuma, ka mēs gājām uz to mērķi. Tad, labi, sakos tiem zobiem, tad mauc. Bet, tagad arī sakos zobi nepalīdz. Jā, tagad sakos zobi nepalīdz. Izcīni, un tad, pēc tam viss metīs mieru, jāaiziet ar paceltu galvu un viss. Un tad tur viens paprast palīdzēt, tad tur tas, šitas te, un tad jau kurš šeit līdz būs 39. gads, jau 8. gads, kad tad iekšā uz šo rītu atkal tas modernais skaut, ko? Kāpēc? Edgard, tu vari vienreiz saņemties, vai ne? Bet neko, tiek galā. Tagad ir vieglāk. Cikos tai gulēt? Nē, tas ir kā kur reizi. Gribās dzirdēt ātrāk, bet tu izslēdz visu ārā, tu acis vaļā, tāpēc kā pogas ir. Jā, tā gulēt aiziežuma, man liekas, tā es personīgā runāju, tas varētu būt sarežģītākais. Protams. Labi, vēl par to jūsu četrnieku, to zelta četrnieku. Paejam cauri jūs tam, vai varbūt pat vairāk pieciniekam, Artūru arī pieskaitot klāt.
Kas bija tas jūsu katra X faktors? Kas bija tas, kas kaut kāda īpašība, kas iedeva to, ka jūs kopā tik labi spējat darboties? Grūti pateikt. Vienkārši, mēs visi kopā, mums ir tā ķīmija un viss. Nē, tevi sauc par to emocionālo līderi, ka tu tur vari iedot iekšā, un skaidrs, ka basketbola ziņā tev tur tas metiens droši vien ir tas, kas izceļ tevi uz pārējo fona. Kas citiem ir? Es reālniekam teiktu aizsardzību, jo viņš ir tiešām, daudz ir brīnās, arī paskaties arī LBL2 statistiku, viņš it kā viņi baigi uz laukumu neredz, katru reizi ir 11 bumbas izcīnītas. Viņš vienkārši izmet, viņš man liekas, ka viņam kaut kāds maģisks spējas ir, viņš zina, kur tā bomba kritīs. Tad, Agnes ir tāds fātrīts ar, kapātājs. Lasmans ir, Miezes ir tas kreators, kurš visiem tās izdevības izkārto, kuram, uz metienu, un Lasmans ir Lasmans ir finišētājs. Punktu mašīna, jā. Bet, nevar teikt, ka Miezes arī nav punktu mašīna. Abi divi jau meti. Jā. Tā spēlēšana finālā ar savainoto potīti pret krieviem. Visi man to prasa, ka kaut kas nezina, kaut ko es nereāli būtu izdarījis. Izved cauri mūsu tam finālam vēlreiz, kas tur toreiz notika un kā tas ietekmē vispār. Jo es pieļauju, ka tajā brīdī jau kaut kā, skaidrs, ka tu jūti, ka tev tā potīte savainot, bet adrenalīns arī kaut kā ņem virsroku un varbūt tas... Es skrēju ārā, skrēju no bloka ārā uz trīnieku, var redzēt. Man kāja pavilku un es tur potītei saiti pārāvu. Pārāvu pavisam. Bija pārāvt, jā. Bet es nogāju malā, un tur tāds kunkulīts bija, es fizioterapeitam Moskvam saka, kaut kas nav, bumbuls, un bija kaut kāds tirkšķis bija. Viņš saka, ka es noteipošu. Viņš noteipoju, es tur lēkāju malā, it kā zintanī adrenalīnā, tad tev vēl es neko nejūti. Un es saku, vēlreiz atkārtošu to, kad vienkārši mēs pa to laiku, lai tik līdz turieniem, mēs tik daudz kopā apēdām to pudu saules, kad es esmu pārliecināts par 100%, kad būtu noticis tas Agnim Miezim vai Lasmanim, viņš tādās varbūt turpinās spēlēt. Tāpēc, kad kaut vai es uzēju virsū, nezinu, uz tam 15 sekundēm iedod vienam atpūsties, tas ir ļoti daudz ko dod. Ļoti daudz ko dod, un, protams, veiksmes faktors arī noskaidro. Nospēlēt tas, kad arī krievtautības spēlētājiem tā botas aplīs. Mēs abi divi nogājām malā, un viņš arī nevarēja uzspēlēt, ka viņš bija apsēties ar to teipu. Pažinu, ka ja zoli pilnībā noklāst ar teipu noteipu, un tur nekas labs tur nav. Tāpēc viņš tur kā pa dīķi ir ar vienu botu spēlē. Saka, bet tāpēc tas veiksmes faktors arī jānopelna ir. Jā, taisnība. Paldies. Tiem augšējiem spēkiem tā, ka tas notikās un viss beidzās veiksmīgi. Klau, bet kurā brīdī tas sāpes iekikoja? Jo īsti jau, pēc tam jau jāsvin tas zelts. Tā droši vien bija tas... Nākošajā dienā, bet nebija tā, ka tur kaut kāds baigās sāpes. Viņš pakliboja un viss man teica, ka man uzlika tāda tā kā šinu miera režīmā, jo tur operācijas nekā neteica, pēc ka viņi teica to, ka viņi tur kaut kā pati saukšot vai kas, un vienkārši to šinu bija jāpastaigā, cik tur es neatceros. 2 mēneši. Viss, un tā lēni gari sāk trenēties, un tur jau mēs uz beigām atkal atgriezamies vecais, tur bija pa vidu pauzīti, bija bez uzvarām, tad, kad atgriezies vecais četrnieks, atkal parādījās uzvaras. Kāda bija svinēšana Tokijā? Covid apstākļos? Baigā jau svinēšana nebija, jo tur jau viss bija ierobežots. Kaut kas tur sagādāts bija, bet, protams, ja nebūtu Covid, tad jau būtu tāda stipri lielāka tā svinēšana. Kurš no jums 4 ir tāds sparīgākais atpūtnieks? Tas kā kur reizi. Mēs visi, tas ir visādi atkarīgi, no tā turnīra un cik daudz es enerģiju zaudējis. Un arī mēs skatāmies pēc tiem lidojumiem, tad nākošajā rītā ir jāatcenās, vai tev pa naktī jau ved uz to lidos, un tad, tur visu to ceļu mocīties, netek. Klau, gada beigās tu saņēmi LBS gada balvu. Jā. Kā gada piemērs par savu pašaizliedzīgo sniegumu finālā. Tas bija tāds īpašs gandarījums, īpašs brīdis. Nē, ko tev nozīmē tādas balvas saņemšana? Protams, visas balvas ir tāds īpašs brīdis, jo mēs jau pieraduši esam, ka MVP balvas dod parasti Lasmanim vai Miezim. Mēs esam maliņā, bet kaut gan man viena MVP balva ir, un tādā Taivānas turnīrā. Jā, protams, patīkam saņemt, un piemēram sevišķi arēnā visi skatītāji priekšā. Cik bieži tu esi spēlējis ar traumām? Ko tas vispār nozīmē? Ļoti daudz sevišķi, kad es to krusteni,
Krustiskā saite bija pārauta. It kā viņa bija, it kā nebija, nesapratīs. It kā es uztaisīju tās visas, uztaisīju ar šausku tās mašīnas, uztaisīju to tā kā pārbaudīt, it kā nav. Tad sāku viņu stiprināt, aizbraucu uz Čangdu, un tad tur, pielika punktam visu, un tur pamatīgi viss pārāva. Man bija tā, ka arī menisks vēl bija. Menisks, un Ķīnā bija tā, ka es nevaru to kāju īsti izlocīt līdz galam. Man tā kā noņem malā, ved uz to vietējo slimnīcu. Viss ķīniešu valodā? Jā, bet tur mums kad brauc uz ārvalstīm brauc, tad ir katra komandai tas atašē. Un tad iebrauc Ķīnā, uztais to rengeni, saka, nekā nav, bet vajag to kā iztaisnot. Viņš tā kā man ņem, tā kā mēģinās tu lītās lausties. Agnes cer līdzi, viņš saka, nevajag. Kad nebūs, mēs iebrauksim uz Latviju, skatīsimies un tad, paldies Dievam, ka to nedarīja, bet vēl vairāk tur ziepes sanākoši. Tad neko man ieģipsē to kāju. Tad es braucu uz Latviju, un tad, tad bija punkts bija tas, kad bija krustene plus vēl ieplēsts menisks. Tad es uztaisīju operāciju, un es, baigi tur maucu, strādāju, un pēc 6 mēnešiem atgriežos. Atgriežos, man, ka 6 mēneši bija, ļoti ātri. Oskars fizioterapeits bija tāds izbrīnīts pēc tiem visiem testiem, viņš saka, kad var sākt maukt spēlēt. Un tad, man liekas, ka pirmajā vai otrajā, un tad līdz galam to menisku pārāvu. Saplēst. Tad atkal tīrīšana bija mēnesis ārā. Un tad, protams, bija kaut kāds gads pusotrs, kamēr ar to krustenisko, es jau džekiem teicu to, kad viņiem visu cieņu novalk cepuri, kad viņi man ņēma, es pēc idejas nesaprotu, kāpēc viņi man ņem, jo reāli aizsardzībā bija pamatīgs caurums. Nav tā, ka es tagad mamāk, ka es aizsardzības vecis, bet tad bija ļoti grūti, jo galvā bija kāja visu laiku, piesardzīgi bija, bet, kā viņi filmā saka to, kad viņiem bija vienalga, viņi bija gatavi spēlēt trietā, tikai galvenais, lai es braucu līdzi un nezinu, tā kā viņus uzmundrinu vai kā. Jā, tad pēc pusotra gada, tad es jau sāku jau labi, normāli atgriezties atpakaļ, bet pirmais gads bija ļoti grūts. Klau, pēc tā zelta jums bija tāda svinīga sagaidīšana? Joprojām. Zosana, un man liekas, ka to jau nekad nevarēs aizmirst. Jo kaut kas tam līdzīgs. Man liekas, ka nekad nav piedzīvots, un tas bija grandiozi. Pat ar visiem sliktiem laikapstākļiem, kas toreiz bija tie autobusi ar vaļējo otro stāvu, jā. Nē, mums jau nebija autobusu. Mēs braucām ar tiem džipiņi ar vaļēju. Jā, un mēs braucam, mums sagaidīja lidostā, un braucam ārā. Tad sākās tas lietas un tāds vējš. Mēs tur trīcam, izbraucam ārā, domājam, tūlīt iekāpsim iekšā, sasaldīsimies vismaz. Un tur sāk jau stāvēt tie cilvēki malā. Domājam, labi pastāvēs, braucam uz priekšu, un vienkārši, kad izbraucam, vienkārši visu šosē, tu stāvi, trīc, lietas līst, tur ir to karoga, bet, nevarēja jau, protams, ka nevarēja sēsties iekšā, bet, jā. Bet sagaidīšana tur un pie brīvības pieminekļa, vai nobraukšana tā kā garām brīvības pieminekļam, un tā laikam arī bija Latvijas televīzijā, pēc tam uz televīziju. Gan brīvības pieminekļu mēs nebraucām, mēs braucām pat no Zaķu salu. Uz Zaķu salu no tās lidostas. Tagad, kad mēs atbraucām, tad mēs izvedām. Un tad vēl sagaidīšana Jelgavā brīvdabas estrādē Pastu salas. Tas bija kaut kas grandios, ar orķestri, ar visu. Tas ir salīdzinām lielumu, tā emocionāli savā dzimtajā pilsētā sagaidīšana. Protams, tas var nekad nevienam nebija piedzīvots, un tas, ka tas viss notika Covid laikos, jo teica, ka nevar. Paskatoties bildē neizskatās, tas bija Covid laiks. Jā, es saku, tur bija viss augšu, viss bija pilns. Jā. Nofotografēties arī droši vien katrs gribēja ar tevi. Protams, bet, es saku, mēs dodam visu, jo, mēs kopā to visu izcīnījām, un, Bet tas dežūras maidiņš fotogrāfijām, tas bija jau atstrādāts vai žokļi sāpēja pēc tam? Es nezinu, nebija nekas atstrādāts, tur bija, tiešām gāja viss no sirds ārā. Kā vispār mainījās tavu dzīvi pēc tā Olimpiskā zelta? Vai mainījās, varbūt nekas nemainījās? Es domāju, ka nekas īpaši mums nemainījās, jo tādi paši, kādi mēs bijām, tādi mēs arī palikām. Daudz arī saka to, kad domāju tagad, es nezinu, sakāps galvā vai kā zvaigžņu slimība, bet kādi mēs bijām, tādi mēs esam. To man arī draugi saka, un viss pārējie, kad viņi domā to, ka mēs neesam tik prasti un vienkārši cilvēki. Bet, jā, vienīgais atpazīstamāks esmu paudzes, jā, bet tā īsti nekas nav. Ir kādas epizodes no tā, nezinu, veikalā vai kaut kur uz ielas? Ir bijis veikalā, ir bijis uz ielas, ir bijis kaut kādās pasākumos. Ir.
Bet tu pēc tām olimpiskajām spēlēm vēl atgriezies arī 5-5 basītī ar Jelgavu. Jā, man uzrunāja Gats Justevičs bija, jā. Es nevaru palīdzēt, tur kaut kas bija satraumējies, bet tas, protams, viss bija saskaņot ar treneru. Kaut kas bija satraumējies. Bet tu vēl tā kā domāji par to, ka tu varētu arī tā vairāk spēlēt to 5-5 basīt, vai tas bija tikai tā, tāpēc, lai palīdzētu? Nē, jo vienkārši ar Gati Justeviču un Andri Justeviču arī daudz ir spēlēts kopā. Pirmie geto ir novinnēti. Mēs esam 3-kārtējie, 4-kārtējie čempioni. Jūs tur to biedriņu balvu arī dabūjāt, vai ne? Jā, mēs esam Getiņā, un mēs esam 4-kārtējie. 4-kārtējie, 3-kārtējie, es negribu samalot. Man liekas, ka mēs 2 dabūjām biedriņu balvas. Bet tikai aizlidojos uz vienu, jo otrajā bija trauma, bija Ahils pārauts, un es negribēju savu mocīt tajā lidojuma laikā. Bet par to 5-5 basīt vēl šogad Jelgava kļuva par NBL čempioniem. Jā. Kā treneris Matejkovičs nav zvanījis tagad? Ir. Česlavs Matejkovičs ir zvanījis un uzrunājis, vai negribu pakustēties. Un kaut kā tā, tagad es pāris treniņiem esmu bijis, bet es viņam teicu to, kad es no sākuma, man ir tā, kad beigsies tas 3-3 līdz galam, tad es skatīšos vienkārši, jo es esmu tāds cilvēks, es negribu sasolīt un pēc tam pateikt to, nē, es tomēr nespēlēšu. Lai viss beigsies, tad arī paskatīsies, viņiem tur vajadzēs palīdzību, nevajadzēs palīdzību. Protams, kad es uz kādu turnīru, uz kādu, ja vajag palīdzību, var aizbraukt uz kādu spēli, bet, redzēs, skatīsies, jo man arī tie 40 plus uzrunā. Viss ir izrauties, es arī nevaru. Labi, tev sanāca arī vēl viens tāds smags, vismaz izskatījās vizuāli smags savainojums 5-5 basītī. Tas Alkons uz otru pusi. Tas Alkons, iznāca ārā. Uz otru pusi bija Nauris. Kā Nauris tās, viņš bija tieši atbraucis to spēli, un viņš bija piegājis klāt, viņš gandrīz dzīvo un noraus to uz kas tur notika? Es zinu, ka tur spēle apstādināja bez 15 minūtēm, lai tev tur... Bija tā, kad epizode gāja cīnījās par iekļūšanu finālā ar Gulbens komandu. Es neatceros, cik bija sērijā. Man liekas, ka bija tā, ka, ja vinnam, tad mēs uzreiz tiekam finālā. Un tur punktā bija tā, ka pie mūsu soliņa bumba iet tautā, un es nezinu, kas man tenī galvā notikās. Parasti es tādas neko tam līdzīgi nedaros. Vienkārši es līdiciņā lecu pakaļ, tom bumbu raut ārā, un es rauju tik ārā. Nesanāk, tā bumba noliekās, un man virs uzkrīt aizpurs. Uzkrīt aizpurs, un man to Alkonu izrauj uz otru pusi ārā. Es jūtu, ka ir pakaļā. Sāpes nenormālākās. Man uz Nastuvēm iekšā un uz Rīgas slimnīcu projām. Tur jau pa ceļam visu sazvanīja, Olimpiskās vienības daktari sazvanīja pa ceļam, lai man liektu Alkonu atpakaļ vietā. Bet sāpes bija nenormālas, man špricēja tās pretsāpes un īsti nekas nepalīdzēja. Un otrs fakts bija tāds, kad es atbraucam un tas Daktars mēģinās likt man vietā. Es saku, nenormāls sāpes. Es saku, potēt man labāk to anestēziju. Un tad es saku, es neizturēšu. Mums pirms anestēzijas mums tāpat ir jāpamēģina. Un viņi sasauc, nezinu, ka viņi tur 2 vai 3 daktari bija, 2 turēja un mēģināja man likt pavisam. Man bija tā, ka es guļu, tikai uz izrubos un tām sāpēm pieceļos un dabā tās nav ielikuši. Un es saku, lūdzu, nemociet man tālāk. Es saku, es gatavs gaidīt to anesteziologu. Vienkārši, lai atbrauc, viņš iepotē un visu, un tad jūs saliksiet. Tad tā bija kaut kāda stunda vai vairāk, es nogaidīju, un tad atbrauc iepotē, un tad, protams, arī ielika. Treneris Feldmans pēc šādām reizēm tev neteica, met pie malas un vairs šitām 5-5 spēlēm. Nē, viņš neteica, tā jau epizode, neviens jau speciāli to nedarīja. Tā sanāca, tāds sports ir. Vienkārši viņš teica to, ka darīja, ka viņš nekad nav redzējis to, ka es vienkārši līdz tādā gada vecumā vienkārši lecu pakaļ bumbai. Tev īstenībā bija gara 5-5 karjera. Lielākoties tas bija Jelgavas sastāvā, bija Jelgava, bija Zemgale, dažādās Jelgavas, teiksim tā. Bet bija arī Valmierā, bija Valgā. Valgā bija arī. Tu esi apmierināts ar savām gaitām 5-5 basītī? Īsti nē. Zini kā, ja būtu, jo play-offos tā arī pirmai kārtē nekur netikām pāri. Būtu iespēja par tām medaļām pacīnīties, bet tā arī īsti nesanāca. Bet katrā ziņā es centos, darījos, skrēju. Patika tas sporta veids kaut kā tā, bet īsti apmierināts tas galams neesmu. Bet tas viss atkal atspoguļojās 3-3. Klā, bet 2011. gadā bija tāda ziņa, ka Klaipēdas Neptūnas interesējas par jelgavnieku Edgaru Krūmiņu. Tas bija kaut kas reāls, vai tas bija vairāk tur tāds grūti pateikt, jo tad bija tā, ka tieši tā reize bija bet tā sezona bija sezonas beigas un bija, sezonas vidus bija. Tā, kad bija grūti laiki, tik es neceros BK Zemgalē laikam.
BK Zemgale. Jā, tur bija finanses problēmas. Finanses problēmas, tā kā bankrots. Un mums pēc spēles pateica, ka kādas intereses ir, tad droši brauciet, un mēs nevienam kāju priekšā neliksim. Un bija tā, ka vienlaicīgi Brūniņam un mani uzrunāja. Un mēs jau bijām Brūniņu sazvanījušies, viss, ka viņš brauks līdz Jelgavu līdz manī, tad mēs kopā ar manu mašīnu brauksim kopā uz turieni, tā kā, atrādīties. Nebija tā, ka uzreiz līgums, bet atrādīties tikai. Un tad bija uzzinājuši tie Jelgavas, vadība, tā kā? Jelgavas vadība uzzināja, jā, un tad viņi uzreiz bija zvans man, viņi teica to, ka tu nekur nebrauks, tu esi Jelgavnieks, tev ir jāpaliek, un ar tev mēs finansējumu atradīsim līdz sezonas beigām. Tā man arī nepalaida. Tā kā nezinu, kā tur būtu bijis un kā tur būtu noticis. Jā, Brūniņš aizbrauc beigās, un arī palika. Viņš arī 2 vai 3 gadus, ja es nemaldos, viņš nospēlēja. Vai varbūt pat. Jā, bet katrā ziņā viņš tika, tad aizbrauc. Jā. Un tu paliki te, bet... Nav jau teikts, ka es tur būtu ticis. Mēs bijām tā, kad atrājāties. Varbūt jūs abi uz vienu vietu cīnījāties. Varbūt, visādi varbūt, jā. Kā tev 3-3 basīts vispār sākās? Kas ir tas pirmais, ko tu atceries par šo basketbolu paveidu? Pirmais bija jaunībā, kad mums... Tas streetball? Jā, mums vecāki iznāja. Es tur, man liekas, ka visās grupās esmu bijis kopvērtējumā pirmajā vietā. Arī tādā, kā viņi saucās, tāda VIP vai kāda grupa tur bija agrāk. Tādīs laikos, ka vēl spēlēja Teteris, vēl spēlēja un Gludīšu tēvs spēlēja. Kaut kā tā, no bērna kājas mēs esam braukuši pa tiem visiem streetballiem. Un tad bija liela pauzīte, un tad mēs savācāmies uz to getiņu, kad parādījās. Tad mēs izdomājām to, kad aizbrauksim uz vienu turnīru, aizbraucām. Kas bijāt tie, kas jūs aizbraucāt pirmie? Kas jūs savācāties? Jelgavnieki visi? Vai? Jā, bija Jelgavnieki, bet nebija brāļi Uztuviči. Bija Kristofs Čāgins, arī bija talantīgs. Māris Masaiskis, es un vēl kaut kas bija. Varbūt pat arī Andris Justovičs bija. Vai Gatis Justovičs, es īsti neatceros. Un tad mēs, kad no 2. un 3. posma, tad mēs savācamies tas sastāvs, tas īstais. Gatis Justovičs, Andris Justovičs, es un Arvis Vālods. Un tad, tā teikt, aicis bija lūpā un braucāt katru ceturtdienu, jā? Cik varējām, to vasaras periodu, jā, labs laiks. Mēs noteikti braucām, bet, kad slikts laiks, tad skatījāmies. Un tur jau uz beigām arī sākās tā sagatavošanas 5-5 sezonu. Ja neiekrīt treniņš vai brīvs, tad mēs maucām. Bet mēs vienmēr ar treneru, es atceros, sarunājām to, kad uz to superfinālu mums palaiž. Agrāk superfināls arī bija diezgan pavēlmās, ka es nemaldos oktobrī kaut kas tam līdzīgs bija. Jā. 2012. gadā tu kļuvi par Latvijas pirmo čempionu 3-3 šajā 3x3 vai 3-3 jā. Basketbolā un komandā nebija neviena tava nākamā olimpiskā cīņa biedra. Toreiz jūs bijāt Kristaps Kambergs, vai kur bildēja Gatams Lauris Mizes, Sants Silovs. Vēl bez tevis. Uzvarējāt Latvijas čempi. Tas jums deva ceļzīmu uz pasaules čempionātu. Uz pasaules kausu, jā. Tur jūs palikāt 18. Jā. No grupas netikām ārā. Kāpēc, starp citu, šis četrnieks nenoturējās ilgāk? Šitas bija tā, kad uzrunāja Jelgavu, vai mēs nevaram pārstāvēt kā klubu, jo tur bija tā, kad uzrunāja klubus, organizatori, lai tā kā piedalītos. Un mēs tā kā piektām spēlēm, bet Silovam bija pirms tam jau nopirkts ceļojums. Ceļojums uz atpūtu ar ģimeni. Tur neko izmanīt nevarējām, tad brauc viņu vietā, mēs sarunājām Jonātu. Un mēs braucām uz turiem, bet tas bija, tas viss notikās amatieru līmenī. Neviens treniņš, nekas, vienkārši salasās džeki un maucam. Tas pats arī bija uz to pasaules kausu salasās un maucam. Mēs atbraucam uz to pasaules kausu, ieejam pie viesnīcā reģistrēties, iedodam pasu 4. un viņi mums piereģistrēs. Viņi saka, kad jums nākošie, kad jums pārējie būs. Mēs sakam, kas pārējie? Viņi saka, pārējais stāvs. Viņi saka, mēs 4 esam spēlētāji. Tie nostās uz mums. Ok, labi, 4 ar visiem bija fotogrāfi, treneri, fizioterapeiti. Tagad mēs saprotam, kas ir skolotājas stāvs. Jā, tā mēs tur. Toreiz jau tā. 4. mugursomiņām atbraucam. Viss kārtībā uzspēlēt basīt uz pasaules kausu. Jums tur sanāca spēlēt arī pret Spānijas, starp citu, kurā spēlēja Garbahos. Šī brīža Spānijas basketbola federācijas vadītājs. Kurš tieši bija beidzis sezonu un izdomāja, nezinu, kāpēc izdomāja uzspēlēt tā 3-3. Jā, Eiropas leģenda. Jā. Kā bija pret viņu spēlēt?
kā varēja būt. Nu, īsti neko nevar izdarīt. Viņš galvasties pārāks, būtīgāks ir. Nu, viņam tā bumba tad ir rokā noslīgta. Atņemt viņam vispār nebija iespējams. Nu. Bet viņš tur baigi neiespringa. Man liekas, ka viņi arī tur baigi tālu netika. Jā, viņi nebija ļoti augsti. Bet, tā, kad tu aizbrauc ieraugt tādu garbu hostu, es pieļauju, ka tu viņu iepriekš bija televizorā, varbūt redzējis kaut kur. Nu, bija iespējams. Es tikai liekas televizorā, ka nav tik liels, bet dzīvo, jā, bija. Starp citu, toreiz bija arī miks grupas. To es nemācīšu pateikt. Es nezinu. Jā, es skatījos FIBS lapā, tur bija sieviešu turnīrs, vīriešu turnīrs un miks turnīrs. Un šeit es atceros šo turnīru, te tiešām bija miks turnīrs. Te tiešām bija miks turnīrs. Jo agrāk jau bija visur turnīrs strītbolos tie miks turnīri. To vajadzētu atgriezt? Grūti pateikt. Jo FIBA arī no tā ir atteikusies šobrīd. Tīri plezīram var, bet tā, man liekas, ka baigi nav godīgi, ja tur jau uzreiz to izmanto to meiteni. Tur īsti grūti ir. Grūti. Atenī aizsardzībā. Tu esi uzvarējis arī pasaules tūras tālmetienu konkursā? Man liekas, ka jā, gan Eiropas kausā, gan pasaules kausā, gan rekordu uzstādījis arī. Rekordu uzstādījis? Jā. Okay. Cik tas ir? 17. No 21, 17. Mums vienādi ar Stīvu Sēru. Kas ir... Tu esi arī, protams, 5 basītī bija zināms, kā snaipers. Kas ir tavs metienu noslēpums? Galvenais nedomā pa metienu. Un man liekas, ka man ir tā, ka arī daudz saka to, ka, jo tas metiens trakāks, jo lielāks procents, ka viņš trāpīs iekšā. Ja man izmet ārā pilnīgi brīvi, tad ir 50 uz 50. Arī nav slikti. Arī nav slikti, jā. 50%. Bet tu reiz kaut kā, nezinu, īpaši strādājis pie tā? Nē. Vienkārši izjūtiņi. Treniņos šūtingu mašīnu, protams, ka ne jau bez darba tas metiens ir. Šūtingu mašīnu mēs pie trenera Feldmana ļoti daudz strādājam. Starp citu pārēju uz 3-3 bumbu, jo tas ir citādāk, mazāka bumba. Ir mazāka bumba un svars tāds pats. Protams, ka tas metiens ir precīzāks nekā ar lielo bumbu. Un ir tāda, tā 3-3 tā bumba, tāda forša, viņa tāda rievaina. Jā, viņa turās rokā, daudz patīkamāk. Mēs es teiktu pamatā ar tām jaunajām tām LBL bumbām. Agrāk viņas bija tādas foršas, nesmīkstas, bet viņi piegulās pie rokas. Tagad viņi tādi, plasmasīgāk. Slidenāk. Kaut kā tā. Jā, bet teiksim, pārējot no 3-3 uz 5-5 arī tur vēl, tad, kad tu jau biji 3-3 basketbols, bet aizgāji uz to 5-5, tu jūti kaut kādu diskomfortu? Ir jau bišķi savādāk, bet, galvenais pie tā nedomāt. Bumba jau ir bumba, un tie visi apstākļi ir visiem vienādi. Pāris treniņi, protams, kad ir jāizvada, lai pierastu pie tā visa. Bet tā pa lielam baigi nepiedomāju. Es minētu, ka pāriet no lielā uz 3-3 ir vieglāk, komfortablāk. Labāk, protams, ir labāk, jo tu pierod lielo bumbu, tam 3-3. Starp citu, Francim pagājušo sezonu Zeļos, viņš arī jau bija spēlējis diezgan daudz to 3-3, un tur viņš diezgan labi izpilda tālmetienus, bet aiziet uz lielo basu, viņam tur tā savā ziņā bija problēma. Jā. Ir jāpierod, protams. Labi, Edgar, kādi ir tavi tuvākie nākotnes plāni? Ja neskaitam šos sezonas noslēguma turnīrus 4 vai 6? Būtu labi izcīnīt vēl kādu turnīriņu, jo tiešām, kā es teicu, gribās to 3-3 to basīt, lai viņš attīstās Latvijā. Mums jau tagad tas jau ir jau labi, ka mums jau ir 3 komandas. 3 komandas ir, jā. Ir Ādaži, Mārupa un Latvija. Tas ir, es teiktu, ka wow sasniegums ir. Jo visu laiku bija viena. Un ir arī Getiņā, kas komandas, kas arī cīnās par tām challengeriem pasaules tūrēm. Pagaidām nav sanācis, pēc, kad atbrauc lietuvieši, varbūt stiprākos sastāvos un tā. Bet es redzu to, ka Latvijā tas sporta veids attīstās. Es ceru, ka viņš arī attīstīsies. Varbūt, ja tur kaut kāds, ir gods grūtības, tad varbūt visiem sajiet kopā, sadoties rokā un vienkārši izdomāt to plānu vēl labāk, lai viņš vēl labāk attīstītos. Kaut kā tā, pagaidām jānospēlē 4 turnīri. Ceru, ka dabūsim vēl kādu, lai tā Kandavas komanda vēl augstāk uz nākošo gadu būtu reitingā. Un lai džekiem būtu nākošais gadu vēl vairāk tie turnīri un tā kā, varbūt atspērienu solis pietam visam vēl profesionālāk, jo pagaidām profesionāli tikai ir Francis Raimo,
gludīts ar apsīti vēl ir vēl 5-5 spēlē. Un, jo komanda būs augstāka, tad zinām to, ka arī vieglāk varbūt būs, nezinu, sponsoriņi atrast vēl kaut ko, un tad vienkārši pieiet tad vēl profesionālāk, un lai viņi pāriet 100% uz to 3-3. Bet tu redzi, ka šis varētu būt tas nākamais lielais četrnieks, jo agri vai vēl, laiks nestāv uz vietas, un būs jānomaina arī Nauris un Kārlis. Protams, ka būs, bet pagaidām viņi rāda labu sniegumu, bet viņiem pietrūkst tas, kā lai pasaka, tas, ko teicu, beiga fāzīt, jo grupas, viņi, ja kāds sakās līdz grupas viņi nospēlē ļoti labi. Viņi grupās cik reizes ir bijuši tā, kad pirmais. Un, kad sākās tie play-offi, tad ir tā, ka varbūt ir citreiz bišķi sasteigts tas metiens, varbūt bišķi ir tā piespēle ir pātru, radot, vai nezinu, tur pie maziem mīnusiem, mēģina pēc iespējas ātrāk atsisties ar tiem tālmetieniem. Mums bija pieredzīt pietrūkst, jo mums bija pirmos 2-3 gadus mums bija tieši tas pats. Mums bija tā, ka -2, -3 met un tikai trojka, lai tik ātrāk atsistos. Nevajag, jo tā reāli tā spēle sākās tikai spēles otrā puse, kad sākās aiziet 6. minūte, kad visiem ir klapes ciet, viss ir, elpas nav, galva nedomā, un tad pamazām vajag griezt tālāk, spēlēt savu spēli, turēt savu spēles plānu un atstīsies, jo cik reizes mēs esam pierādījuši to, ka no 19, 13, no 20 pat 13 esam atsitušies, zaudētajā lomā atsitušies un vinnējuši. Es te lēkāju mazliet, bet vēl viens, kas man ienāca prātā, tāds varbūt tehniskāks jautājums. Par to pārēju no 5-5 uz 3-3, 3-3 tās maiņas noteikti, tā kā hokejā bez mazliet. Pēc tam uzspēlēt 5-5 basīt, nav tā, ka nomainot, tev liekas, kāpēc tik ilgi uz soliņu? Grūti pateikt, es gan neesmu tagad lielāk, ilgi spēlējis, bet, iespējams, tagad varētu tā būt, jo tas vecums arī, tur jau pavisam savādāk, tur jau, visu laiku jāskan, kardio lielāks, jā. Te ir tā, ka, 30 sekundes nomauts un ej atpūties kāds 10 sekundes. Tā kā skatīsies. Un tad, atgriežoties pie tā noslēguma, tu pats sevi redzi 3-3 basītī arī kaut kādā citā lomā? Kaut kad? Vai tad, kad tas tev beigsies kā spēlētājiem, tad tu esi ar mieru arī nolikt malā vispār 3-3 basītī? Jā, es varu nolikt malā, bet es saku, ka, ja vajag kaut kādu palīdzību, nezinu, padomu vai varbūt vēl kaut kā izlīdzēt, katrā ziņā ar trenēšanu noteikti ne, jo man pacietības nav, un tur jābūt reāli cilvēkiem, jābūt tā kā mums, piemēram, treneris Feldmans ir fanāts, kurš attīstās katru gadu, brauc uz visādiem tiem semināriem, vēl, kuram tiešām tā lieta interesē, un kurš ar visu 100 ir iekšā. Es, piemēram, sev tur vispār neredzu, jo, ceļš kā treneris. Bet, ja tā vajag, nezinu, tur, tā kā es teicu, treniņos palīdzēt vai kaut ko, nezinu, palīdzēt, varbūt pamanīžēt vai vēl kaut ko, tad iedot plecu. Un tad, protams, kad jā, bet nekur vairāk. Labi, paldies tev par šo sarunu. Paldies par Tokijas zeltu pirms 3 gadiem un par Latvijas basketbola spodrināšanu cauri gadiem. Lai izdodas arī tas, kas tev būs tālāk arī vēlāk. Bet, noteikti šīs sezonas beigas, lai izdodas tādas, kādas tu pats vēlēs tās redzēt. Ar šūteraundu mēs plāni arī ir par nākotni, un mēs turpinām arī tālāk. Atgriezīsimies arī pie klasiskā basketbola nedaudz vairāk, bet jo sāksies sezonas NBA, Eirolīga, arī vietējais čempionāts. Abonējiet PAFBet Latvija YouTube kanālu, un tad jau pavisam noteikti nepalaidīsiet garām arī nākamo reizi, kad šūterauns būs atpakaļ. Tiekamies!